uzturas šķīvis ir veselīga uztura modelis, attiecīgi, kas parāda cilvēkiem, kā būtu jāēd, kādiem produktiem būtu jābūt uz šķīvja. Šķīvis ir iedalīts 5 daļās. Attiecīgi, pirmā daļa ir vislielākā, aizņem parasti pusi no šķīvja. Tur mums ir jāiekļauj augļus un dārzeņus, kas kalpo mums gan kā vitamīnu, minerālu vielu un šķiedrvielu avots. Nākamā 4. daļa ir atvēlēta ūkļhidrātu saturošiem produktiem. Un, protams, ka priekšroku ir jādod pilngraudu produktiem, piemēram, pilngraudu auzas, brūnie rīsi, griķi, kvinoja, amarants, pilngraudu bulgurs un tam līdzīgi produkti. Protams, turpat arī būtu mūsu mīļie kartupeļi, par tiem mēs arī neaizmirstīsim, bet tie ir ūkļhidrātu saturošie produkti, līdz ar to tikai 4. daļa no šķīvja. Nākamā 4. daļa ir atvēlēta olbaltumvielu saturošiem produktiem. Attiecīgi, tur mums ir gaļa, zivs, olas, piena produkti, tādi kā biezpiens, siers, pakšaugi, rieksti un sēklas. Un vēl pa vidu mums ir tāda teikrotītas apmērā aptuveni aplītes, kas ir domāts tā kā taukvielām speciāli, ko mēs pievienojam klāt attiecīgi pie maltītes. Ideālā veidā tās ir augu eļļas, pieņemsim olīveļļa vai valriekstu eļļa vai avokado eļļa, ko mēs pievienojam klāt maltītei. Agrāk ļoti populāra bija šī uztura piramīda, un tad, kur pamatā bija pilngraudu produkti, ūkļhidrātu saturošie produkti, un tālāk sekoja jau augļu dārzeņu, olbaltumvielu saturošie produkti, piena saturošie produkti, un tad taukvielas un našķi bija pašā augšā. Šobrīd, ja mēs skatāmies uz uztura šķīvi, tad mēs neredzam, ka tur vispār ir vieta saldumiem, un mēs redzam, ka arī ūkļhidrātu saturošo produktu īpatsvars ir krietni mazāks. Tas viss ir arī dēļ tā, ka vēsturiski arī cilvēku fiziskā aktivitāte ir samazinājusies, jo, protams, agrāk 20. gadsimta sākumā cilvēkiem bija krietni lielāka fiziskā aktivitāte, cilvēkiem bija vairāk jāstaigā, vairāk fiziskā darba. Savukārt šobrīd mums ir apkārt vide, kas provocē aptaukošanas attīstību. Un līdz ar to tomēr šis tik liels ūkļhidrātu īpatsvars mūsu uzturā vairs nav nepieciešams. Ja cilvēks nekad nav ēdis un dzirdējis par šo šķīvja modeli, tad nekad nav par vēlu sākt. Un tad ir jāpaskatās, kā jūs ēdat uz doto brīdi, un jāsalīdzina ar to, kam jābūt. Un ja jūs redzat, ka pieņemsim līdz pusē no šķīvja ar dārziņiem un augļiem jums vēl ir tālu, tad vismaz sākat ar to, ka jūs dodat tiem dārziņiem atvēlēt vismaz 4. daļu no šķīvja. Un tad pakāpeniski vienkārši kāpiniet šo dārziņu īpatsvaru uz jūsu šķīvja. Kā jūs kāpinat, pieņemsim, dārziņu īpatsvaru uz šķīvja, tā jūs arī mazinat, pieņemsim, ūkļhidrātu daudzumu, jo pārsvarā, protams, mums ir pusi no šķīvja atvēlēta ūkļhidrātiem, tad ir liels kaut kāds gaļas gabaliņš, pieņemsim, vai zivs, un pavisam viena karotīte ar dārzeņiem. Kā mēs palielinām dārzeņu īpatsvaru, tā mēs samazinām, teiksim, šo ūkļhidrātu daudzumu uz šķīvja, bet neizslēdzam. Tas ir ļoti svarīgi, jo ļoti bieži cilvēki kaut kādu uzturu vai produktu grupu grib izslēgt no ēdienkartes, un jāatcerās, ka to noteikti nedrīkst darīt. Protams, ja jūs kaut kādu apsvērumu dēļ neesat paspējuši, pieņemsim, pusdienās paķert līdzi olbaltumvielu saturošo produktu, jums ir tikai šie, teiksim, makaroni vai kartupeļi vai rīsi ar salātiem, tas nekas, tad, protams, jūs varat kaut kā mēģināt līdzsvarot uz to vakaru, un tad jau šos ūkļhidrātus neapēst, bet apēst olbaltumvielu saturošos produktus vairāk. Bet noteikti, lai tā nebūtu, ir jāplāno savas maltītes. Ir tāpat, ka jūs pārdomājat, kāda būs nākamā jūsu darba diena, ko jūs darīsiet vai ko jūs vilksiet mugurā. Tieši tā arī ir līdzīgi ir jādara ar uzturu, ar savu
Un ir jāplāno, kas būs jūsu brokastīs, pusdienās un vakariņās. Ja mēs skatāmies uz uzturas šķīvi, tad mēs redzam, ka tur nav vietas saldumiem. Cilvēki, kas ir manos gados un bišķiņ vecāki, atcerās par uztura modeli, kas ir piramīda, un tur pašā augšā bišķiņ tomēr tie saldumiņi bija. Bet uz šķīvja modeļa, jā, tad tos mēs vairs neredzam. Bet ko mēs tur redzam? Mēs tur redzam augļus. Un atcerēsimies, ka augļi arī ir dabīgais saldumiņš un našķis. Un, pirmkārt, iekļaujam šos produktus attiecīgi mūsu ikdienas uzturā. Tā ir pirmā lieta. Otra lieta, protams, ka tie našķi var būt. Našķis nav ikdiena, un tiem varbūt nav jābūt katru dienu, un tiem noteikti nav jābūt vairākām reizēm pa dienu. Līdz ar to, ja jūs tomēr tos našķus ēdat ik pa laikam, tad noteikti dodat priekšroku tādiem našķiem, kas nesaturētu pievienoto cukuru, kas saturētu, pieņemsim, dabīgo saldumu no žāvētiem augļiem, no augļiem kā tādiem. Jo tādējādi jums vismaz ir kaut kāda pievienotā vērtība tam našķim, ko jūs apēdat. Tur būs arī kaut kādas arī labas lietas. Ja mēs runājam par dārziņiem un augļiem, kā es jau minēju, šī produktu grupa nodrošina mūsu organismu ar vitamīniem, pieņemsim vitamīns C, tur arī ir salīdzinoši daudz šķidrvielu, tur ir bioloģiski aktīvas vielas, kā pektīna vielas, kā flavonoīdi, karotinoīdi, attiecīgi tās bioloģiski aktīvas vielas, kas palīdz mūsu imunitātei, kas veicina arī normālu centrālas nervu sistēmas darbību. Ja mēs savukārt runājam par olbaltumvielu saturošo grupu, olbaltumvielas ir galvenais mūsu organisma būvelements, no kā sastāv katra mūsu organisma šūna. Ja organismā trūkst olbaltumvielas, tad pirmais, kas cieš, ir mūsu imunitāte, jo attiecīgi visas imūnvielas organismā sastāv arī no olbaltumvielām. Tad, ja mēs runājam par attiecīgi ogļhidrātu saturošiem produktiem, tad mēs, protams, dodam priekšroku saliktiem ogļhidrātiem, jeb cietai, bet ir jāatcerās, ka cieti saturošie produkti ir dažādi. Ir tādi, kur arī ir salīdzinoši daudz klāt šķidrvielu, ogļhidrāti, kas netiek vai daļēji tiek sagremoti mūsu gremošanas traktā, un ir attiecīgi produkti, kas satur cieti, bet šķidrvielu tur ir ļoti maz. Tos mēs parasti saucam par rafinētiem ogļhidrātiem. Un tad attiecīgi pie pilngraudu produktiem, ja produktiem, kas satur šīs šķidrvielas, būtu attiecināmi griķi, pilngraudu auzas, pilngraudu bulgurs, kvinoja, prosa. Šie pilngraudu produkti, viņi ir īpaši ar to, ka tur ir gana daudz B grupas vitamīnu, kas ir esenciāli mūsu centrāla nervus sistēmas darbībai. Tad attiecīgi tur ir tādi mikroelementi kā cinks, kas arī ir vitāli svarīgs mūsu imūnsistēmai, mūsu organisma darbībai, kas arī kalpo kā arī tāds antioksidants. Un attiecīgi tāpēc ir ļoti, ļoti vērtīgi iekļaut mūsu ikdienas uzturā tieši šos saliktos ogļhidrātus, priekšroka pilngraudu produktiem, jo tie arī nodrošina ilgāku sāta sajūtu. Ja savukārt mēs apēdam vienkārši varītus makaronus vai kartupeļus vai baltos rīsus, aptuveni pēc 2 stundām mums jau var gribēties ēst. Savukārt, ja mēs dodam priekšroku brūniem rīsiem, pilngraudu makaroniem, attiecīgi apēdam kartupeļus, kas ir varīti ar mizu, tad mēs iegūstam vairāk šķidrvielu, un šis šķidrvielas palīdz lēnāk uzsūkties šiem ogļhidrātiem mūsu organismā, un tādējādi mēs saglabājam šo sāta sajūtu uz 3-4 stundām. Agrāk bija salīdzinoši populāri ierobežot taukvielas uzturā. Savukārt šobrīd ir vairāki simti pētījumu, kas pierāda to, ka taukiem ir ārkārtīgi liela nozīme mūsu uzturā, jo pateicoties taukvielām arī darbojas mūsu imūnsistēma, mūsu centrāla nervu sistēma, labāk strādā mūsu smadzenes. Arī mūsu ārējais izskats ir atkarīgs no šīm taukvielām, jo
Ja mūsu organismā trūkst arī omega-3, tad arī, protams, cietīs mūsu ādas stāvoklis. Un, protams, nedrīkst arī aizmirst par tauko šķistošiem vitamīniem. Attiecīgi tie neuzsūksies, ja mūsu organismā būs tauku deficīts. Līdz ar to domāju, ka visi atcerās, teiksim, par šo te burkānu salātiem ar olīveļu vai ar kādu eļļu, ja, lai attiecīgi beta-karotīni, kas ir burkānos, varētu uzsūkties, mums ir nepieciešami tauki. Līdz ar to mēs tos pievienojam klāt papildus. D vitamīns attiecīgi arī ir tauko šķīstošais, un mēs zinām, ka, piemēram, olas dzeltenumā ir D vitamīns, ir A un K un E vitamīns. Tad attiecīgi ēdot arī, pieņemsim, olas dzeltenumu, tur jau ir gan tauko šķīstošie vitamīni, gan tauki kā tādi. Līdz ar to arī tā uzsūkšanās notiek vieglāk. Ļoti daudzi cilvēki turpina strādāt no mājām un nav atgriezušies ofisā. Līdz ar to ēdiens vienmēr ir par rokai no vienas puses, no otras puses strādājot no mājām ir šis nenormēts darba grafiks, līdz ar to ļoti grūti sev piespiest normāli apsēsties un pāriest. Līdz ar to našķu daudz, uzkodu daudz, trūkst attiecīgi normālas tādas pamatēdienu reizes. Tā ir viena lieta. Otra lieta, ka, manuprāt, cilvēki salīdzinoši bieži un vairāk tagad ir sākuši ēst ārpus mājām. Tas ir ne ēst, kā varbūt arī mājas, bet ēdiens tiek pagatavots ārpus mājām. Tas ir uz pasūtīšanu attiecīgi. Un, ja mēs ēdam ārpus mājas vai ēdam ēdienu, kas ir pagatavots kafejnīcās, restorānos, tad mēs neesam droši par to, kas tur ir. Mēs varam būt droši par to, ka tur ir noteikti vairāk sāls, vairāk tauku un vairāk cukura nekā jūs droši vien paši būtu pievienojuši klāt. Un tas viennozīmīgi ir dārgāk nekā pašam pagatavot. Mēs tāpat turpinam ēst krietni vairāk sāls nekā ir ieteicams. Pārsvarā ir 5 reizes vairāk nekā ir ieteicams. Attiecīgi mēs vairāk patērējam cukura nekā ir ieteicams, vairāk tauku. Ļoti bieži ir par mazo baltumvielu, attiecīgi, un uz tā rēķina cilvēkiem gribās ēst. Tad viņi meklē kaut ko, bet, protams, viņi neapēd, teiksim, to pašu olu vai gaļu vai pupiņas, ja? Bet visticamāk apēdīs kādu maizīti, kas attiecīgi provocēs varbūt tikai pēc 2 stundām atkal to, ka gribēsies uzēst. Ļoti bieži saka, ka veselīgs uzturs ir dārgs. Un šobrīd, protams, ar cenu kāpumu šī problēma paliek aizvien aktuālāka. Tomēr ir jāsaprot, ka šādi te ikdienas ļoti parasti un vienkārši produkti kā auzas, kā griķi, kartupeļi, tie tomēr ir pamats un parasti cilvēki tomēr turpina lietot šos pārtikas produktus. Droši vien vairāk iet runa par olbaltumvielu saturošiem produktiem, jā, kā gaļa vai zivs, piena produktu cena, protams, ir ļoti palielinājusies. Šī gadījumā mums ir vērts atcerēties, ka, protams, mēs zinām, ka sarkanā zivs ir dārga, bet mēs varam atcerēties par skumbriju, mēs varam atcerēties par siļķi, bute, un attiecīgi šīs zivs iekļaut arī mūsu ikdienas uzturā. Ļoti tāds vērtīgs un ekonomiski izdevīgs olbaltumvielu saturošais produkts ir olas, un attiecīgi noteikti maltītēs mēs varam pievienot nevis gaļu, pieņemsim, bet olas. Protams, neizslēdzot gaļu, bet vienkārši nedaudz samazinot to patēriņu. Ļoti vērtīgi būtu arī kādu dienu iekļaut savā ikdienas uzturā pakšaugus, kas arī ir salīdzinoši ekonomiski izdevīgāka nekā, teiksim, gaļas vai zivs iegāde. Un līdz ar to šādā veidā mēs gan bagātinam savu uzturu, mēs iekļaujam tur vairāk šķidrvielu saturošo produktu, mēs iekļaujam tur arī vairāk B grupas vitamīnu, bet tajā pašā laikā mēs arī bišķiņu taupam savu maciņu un tādējādi neiztērējam lieku naudu veikalā. Ja ir plāns uzlabot savus ēšanas paradumus, es noteikti gribētu akcentēt uzmanību, ka nav jāmaina tagad visu. Sāciet ar maziem solīšiem. Tad
ir tā klasiskā rekomendācija, esiet sava labākā versija, nekā jūs bijat vakardien. Teiksim, ja jums vakar, piemēram, bija tur 5 reizes pa dienu uzkodas, tad šodien lai ir 3. Un vairāk tās pamatmaltītes, jā, teiksim, iekļaujiet varbūt bišķiņ vairāk tos dārziņus ikdienas uzturā. Viens no ieteikumiem būtu arī atcerēties par šķidrumu uzņemšanu regulāru. Sāciet dzert ūdeni, sāciet dzert tējas, dodiet priekšroku tieši šiem dzērieniem, nevis saldinātiem, gāzētiem dzērieniem vai kafijai vai teiksim, kaut kādām sulām vai kompotiem, jo attiecīgi tur būs arī cukurs, tur būs kofīns, kas tikai izsmeļ jūsu iekšējos rezerves, nevis dot kaut ko no ārpuses. Bet ūdens un tēja, ja mēs runājam par zaļu tējām, nevis par zaļo un melno, tad attiecīgi palīdzēs jūsu organismu hidratēt, palīdzēs jums saglabāt arī skaidru prātu, jo ja mums ir šķidruma trūkums, tad arī domājamies nedaudz sliktāk.